viena no gleznainākajām un senatnes pieminekļiem bagātākajām vietām Cēsām kaimē ir pilsētiņa, kuru tagad sauc par Raunu. Agrākais tās nosaukums Ronenburga. Rauna. Izvietojusies skaistajā Raunas ielajā, Vidzemes centrālās augstienes pakājē 23 km uz austrumiem no Cēsīm. Raunas upes labajā krastā augstu virs apkārtējās apbūves paceļas teiksmu un leģendu apvītais Raunas pilskalns, vai tā sauktais Tanīsas kalns. Jau pirmajā gada tūkstotī pirms Kristus dzimšanas pilskalnu apdzīvojuši Baltijas somi, bet ap 600. gadu Raunas novadā ienākuši arī latgaļi. Visintensīvāk pilskalns bijis apdzīvots no 9. līdz 14. gadsimtam. Kalna malas tolaik bijušas nocietinātas ar divām paralēlām ozola guļkoku sienām. Tās atrodušās 2 metri atstutumā viena no otras, starp kuriem bijuši sabērti laukumi. Virs sienām pacēlusies īpaša virsbūve. Nocietinājuma iekšpusē bijušas vairākas guļkoku celtnes. Kāda noteikama stāsta, ka 1260. gadā pašu pilskalnu zemnieki sanesuši ar cepurēm, un pēc 1260. gada Livonijā sākās intensīva akmens mūra piļu būvniecība. 1262. gadā arhibīskaps Alberts II lika uzcelt mūra pili pie Raunas upi, nocietinātas latgaļu koka pils tūmā. Sākumā viņš gan esot paturējis, kā apgalvo Juskevičs, agrāko Satekles pils nosaukumu. Senā latgaļu koka pils varēja pildīt jaunās mūra pils priekšpils funkcijas. Tanīsas kalnā būvē mītošie iedzīvotāji vēl līdz 14. gadsimtam ir bijuši tirgotāji, un to dzīves ritms bijis intensīvs. Pieejamie vēstures avoti liecina, ka pilsētiņa pie Raunas upes pils pastāvēja no 1300. līdz 1708. gadam. Ir pamats domāt, ka Johana 4. Sitena valdīšanas laikā seno latgaļu apdzīvotā vieta Tanīsas kalna Sateklē, jeb pēc citu vēsturnieku domām iespējams Beverīna, tiek dēvēta par Raunu. Par to liecina viņa 1381. gada 9. decembra dokumentā lasāmais In Castro Nostro Ronenburga. Otrs iespējīgākais apskates objekts Raunā ir arhibīskapa pilsdrupas. Grandioza celtne, kas tapusi ap 1262. gadu arhibīskapa Alberta II laikā, reiz bija plašākā un vislabāk nocietinātā pils Rīgas arhibīskapijā. Pats arhibīskaps te ik gadu uzturējies no Miķeļiem 29. septembra līdz svečudienai 7. februārim. Biežās sadursmes starp ordeni un arhibīskapa pili to gan vairāk kārt izpostīja, bet allaž tā tika atjaunota un modernizēta. Vērienīgi būvdarbi pilī norisinājās arhibīskapa Kaspera Lindas valdīšanas periodā 1509. līdz 1524. gadam, kad izveidojās priekšpils nocietinājuma vaļņu joslas. Tika uzcelts arī lielgabaltornis, kā arī izgleznoja pils interjeru dažādām reprezentācijas vajadzībām. Kapitulu zāles sienas izgleznoja ar visu Rīgas bīskapu un arhibīskapu portretiem. Lielākos postījumus pils dabūja 1654. līdz 1667. gadam, tā sauktajā Ziemeļu karā. Pils nocietinājumu sistēma pēc tam tā arī vairs netika atjaunota. Bet pili vēl 17. gadsimta otrajā pusē apdzīvoja Zviedrijas valsts padomnieka Sventes Bannera pēcteči.
Līdz mūsu dienām no reiz tika lepnās Rīgas arhibīskapa rezidences pils, pāri palikušas vienīgi mūra drupas. Pirmo nopietno triecienu pilsētiņa saņēma 1558. gadā no Livonijas ordeņa karaspēkā. Mestars aplenca Raunas pili un nopostīja tai blakus esošo pilsētiņu. Jāatzīmē, kad ordenis Raunā saimniekoja vairāk kārt. Pirmo nesaskaņa rezultātā Rauna Livonijas ordeņa pakļautībā bija no 1297. līdz pat 1304. gadam. Nākamās nesaskaņas bija 1318. līdz 1337. gadam. Dokumenti vēsta, ka 1479. gadā ordenis Raunas pilī ieslodzītu turēja Koknesē sagūstīto bīskapu Silvestu, kurš šeit arī nomira. Arī 1522. gadā Raunas saimnieki bija ordeņa brāļi, jo te pusotru gadu turēts ieslodzīts bīskaps Frankenfelds. Šīs invāzijas gan nepavadīja postību, nedz Raunas pilī, nedz arī pilsētiņā. Nākamais postošais trieciens saistīts ar Livonijas karu no 1558. līdz 1583. gadam. 1577. gadā Maskavas lielkņazs Ivans Vasiljevičs un vecākais dēls ar lielu karaspēku un kara materiāliem iebruka Rīgas bīskapijā, kur viņam neviens nestājās pretim, jo visā pilī aiz nolaidības nebija ne garnizona, ne vajadzīgo aizsargāšanās līdzekļu. Pils priekšā atradās miesniņš, kur dzīvoja 28 saimnieki, vācieši. No revizijas gan noprotams, ka Grunsgabali ir kara nopostīti un neapdzīvoti. Raunas pils, kā Rīgas arhibīskapa rezidence, zināmā mērā atšķiras no citām tā laika pilīm Livonijā, jo būvējot to ievēroja nevien aizsardzības, bet arī reprezentācijas prasības. Otrais Raunas pils būvperiods sākās 15. gadsimtā, bet lielākos apjomus ieguva arhibīskapa Džaspera Lindes no 1509. līdz 1524. gada valdīšanas laikā. Šai būvperiodu laikā veikta diezgan radikāla pils pārbūve sakarā ar ugunsšaujamo ieroču parādīšanos. Izveidota iespaidīga fortifikācijas sistēma, kas aptvēra rezidenci. Ārpus aizsargmūrim izveidoja vairākas aizsardzības vaļņu joslas un aizsarggrāvjus. Ziemeļaustrumu stūrī uzcēla augstu apaļu torni, tā saukto Garo Kasperu. Pārējie torņi bija pusapaļi. Viens rietumu daļā, 3 vērsti uz dienvidiem. Torņi nebija apdzīvojumi, bet domāti aizsardzībai. Logu vietā atradās šaujamlūkas. Biezajās sienās parasti bija kāpnes, kas savienoja stāvos torņus. Torņos atradās lielgabali, kuru stobri vērsti pret apkārti, lai aizkavētu ienaidnieka uzbrukumu pilī. Kā redzams, Raunas pils 17. gadsimta plānā priekšpilns pagalmā aizsargmūrim pieslējas vairākas celtnes. Piena kambaris, stāvlis, dzīvokļi, klēts, pagalmā atradās vēl viena klēts un siernīca. Priekšpils celtņu apakšējos stāvos atradās staļļu un saimnieciska rakstura telpas. Augšējos stāvu telpās dzīvoja bruņinieku kalpi un pils kalpotāji. Ietverot aizsardzības principus, šīs celtnes nedrīkstēja būt augstas, augstākas par aizsargmūri. Ēkām, kas piekļāvās aizsargmūrim, bija viens līpju jumti. Pils iekštelpa pārbūves laikā virs galvenajām telpām izveidoja velvju pārsegumu. Spriežot pēc konsolēm, kas saglabājušās sienās, tās bijušas krusta velves, izņemot kapitulu zāli, ko segusi zvaigžņu velve. Kapitulu zāle bija galvenā reprezentācijas telpa, kur notika apspriedes. Tādēļ arī šeit telpas pārsegums veidots kā daudz garanāka zvaigžņu velve. Tāda atrodama arī Cēsu pils rietumu torņa ordeņa mestra zālē. Šī periodā koka klusteja pils iekšējā pagalmā pārbūvēta par 2 stāvu mūra konstrukciju ar smilšakmeni, kaltām detaļām un ķieģeļkrusta velvēm. Šī Raunas pils būvniecības periodā celtniecības darbos lietoti gan regulāri, gan arī profilēti mālu ķieģeļi.
1582. gadā poļu revizijas protokolā fiksēts, ka pie Raunas pils atradušās divas baznīcas – Marijas, kura tagad ir sagrauta, palikuši vien mūri un koka velves, un Svētā Krusta baznīca. Marijas baznīcai piederējuši divi akri zemes, blakus pils tīrumiem, uz kuriem bijušo 5 zemnieku vietā palicis tikai viens. Svētā Krusta baznīciņa, kura bijusi no mūra, arhibīskaps licis nojaukt, un kuras vietā zemnieki tagad uzcēluši baznīciņu no Krievu baznīcas, ko paņēma no pils, kur to bija uzcēluši maskavieši. Zemnieki stāstīja, ka no tās dienas, kad arhibīskaps licis nojaukt šo baznīciņu, pils ārējais apaļais tornis, ko saukuši par jauno torni, acīm redzami garais Kaspers, pats no sevis savilvis, un no tā laika sācies karš. Pie baznīciņas bijis arī mācītāja dārzs. Pēdējo reizi tā pārmūrāta 19. gadsimta sākumā, 1936.–37. gadā. Pārbūvu veicis pazīstamais latviešu arhitekts Pauls Kundiņš. Baznīcas sērģelis darināts 1908. gadā. Dokumentos baznīciņa minēta jau 13. gadsimta beigās. Nedaudz faktu par Raunas upīti. Tās garums ir 50 km, kritums 138 metri, 3,6 metri uz 1 kilometru. Iztek no Slūtaiša ezera, kreisā krasta pietekas, Līčupīte, kuras garums ir 14 km, Ārupīte, kuras garums ir 8 km, Tālīte, 5 km gara, Raunis, 22 km garš, Vaive, 18 km gara, labā krasta pietekas, Klammupe, 7 km gara, Cimziņa, 12 km gara. Visbiežāk sastopamās zivis ir alatas. Upe sākuma posmā visai strauja, ar stāviem krastiem, labajā krastā šūnakmens veidojumi. To sauc par Raunas staburagu. Tālāk upe tek pa līdzenumu. Krasti apmēram no 3 līdz 5 metri augsti. Ūdens turismam to var izmantot tikai palu laikā, no Raunas ciema. Šai laikā upe ir diezgan strauja, un ļoti bieži mēdz būt pārkrituši pāri koki. Augstums virs jūras līmeņa visaugstākajā tās atrašanās vietā ir 144 metri. Raunas upes kreisajā krastā, netālu no Dzirnezera pretī slavenajam Raunas Tanīsa kalnam, pavisam netālu no Raunas centra atrodas Velnava. Dabas veidojumā urbis avota tērcītas nepārtraukti drupinādamas baltos mūšālu. Velnavas garums 13,6 metri, augstums 3 metri, bet platums 5,7 metri. Šie mērījumi izdarīti 1974. gadā. Pati ala izveidojusies smilšakmeņos un iespējams mākslīgi paplašināta. Pazemes telpu kopējs platums ir 50 kvadrātmetri. Alas ieeja 2004. gadā pilnībā atrakta ar mērķi, lai tā neaizbirst pavisam, jo pēdējos gados tā bija kļuvusi arvien mazāka un mazāka. Šī Velnava literatūrā aprakstīta kopš 1930. gadiem, un jau 1977. gadā arheologs Juris Utāns to ieskaitīja starp kulta alām. Iespējams, ka tā varētu būt bijusi pilskalnam atbilstošā kulta vieta. Apliecinājumu tam gan varētu būt tikai arheoloģiskie izrakumi, bet pagaidām par kulta vietu liecina tikai alas nosaukumi. Ziemā alas priekšā veidojas skaisti ledus kritumi. Kāda teika stāsta, ka senos laikos Raunas apkaimē dzīvoja vecs, bagāts velns. Bagātības viņam bija tik daudz, ka ne izmērīt, ne izskaitīt. Vispirms viņš savu naudu un zeltu noslēpa pašā peklē, taču jaunie velnēni mēdza viņa naudu tērēt bez atļauj. Tad vecais velns savu bagātību paslēpa mežā, bet tur zemes bērni, ogojot un sēņojot, to atrada. Tad velns nolēma jāveido droša slēptuve. Raunas upes krastā tas atraka baltu klinti un nolēma tur rakt alu. Alu raka dziļu un pamatīgu. Izrakto zemi nesa pāri upei un bēra kaudzē. Tā radās Tanīsa kalns. Ilgi tā velns strādāja. Beidzot, ala bija pietiekoši plata un gara,
lai varētu novietot savu bagātību. Bagāti un bez bēdas vecais velns dzīvoja gadu simtus. Varbūt dzīvotu vēl tagad, ja nekādā pavasarī Raunas upe tā pārplūda, kad ūdens sāka tecēt alā. Nu velnam bija jāglābi bagātība. Cēla to plecos un devās prom uz sausākām vietām, kur nav zināms. Vien raunēniešiem par piemiņu no tā laika palikusi velna ala. Stāsta, ka šī ir viena no tām alām, kur velns varētu būt noslēpis savu bagātību, un kurā vēl ir daudz dažādu alu, bet tās nav atraktas. Raunas Dzirnavu ezers, viena no iecienītākām Raunas iedzīvotāju vietām. Pats Dzirnavu nambis pārmūrēts 2004. gadā. Pārbūves laikā Dzirnezers bija nopludināts, par ko vietējie iedzīvotāji it neko nezināja. Tik redzēja, ka Dzirnezera vietā ir palicis mazs strautiņš. Pirmā Dzirnavu ezera konstrukcija tika veidot no koka, un laika gaitā ūdens lika dambim manīt, ka tev būs mani atjaunota. Pēc iedzīvotāju stāstiem ezera dziļums tā visdziļākā vietā ir apmēram 4 metri. Kopējā tā platība ap 2 kvadrātkilometriem. Krituma augstums pie Dzirnavām apmēram 4 metri. Pārējas platums 15 metri.
Vēl daudz ko stāstīt un daudz ko rādīt. Braucot caur Raunai, nevar nepieminēt un neparādīt Raunas staburaku, kura pirms sākums meklējams pirms aptuveni 800 gadiem. Ar Raunas skolu, kura nesen svinēja savu jubileju, kā arī daudz citas ievērības cienīgas un vēsturiskas vietas. Bet par to varēsi skatīties un klausīties filmas 2. daļā.